300 zirgi, 2 litrai TFSI benzinieka motoram. Oriģināli viņam ir jābūt 245 zirgi, bet uz jauda stenda viņam parādīja 236 zirgi. 9 zirgi mazāk nekā no rūpnīcas. Tas ir normāli. 2020. gads mašinai Audi A6, 2 litrai TFSI motors, uzlikam uz jauda stenda, uz Dino, izmērījam jaudu un redzam, kad viņam ir 236 zirgai un griezes moments viņam no rūpnīcas ir jābūt 370, bet ir 351. Pēc mūsu pilnvērtīgā individuāla čipa gandrīz 300 zirgu. 295 zirgai. Var viņiem pielikt klāt 320, bet mēs tā negājam līdz maksimum, jo klients arī negribēja maksimumu viņam uzlikt. Es pats individuāli izgatavoju failus tām mašīnām un varu saregulēt, cik jūs vēlaties. Vairāk, mazāk un kā jūs vēlaties sakorigēt. Tas ir individuālais chip tunings un griezes moments 400. Ļoti smuki. Tad uz doto brīdi, ja precīzi pateikt, 401 griezes moments, a uz oriģināla bija 351. Tātad pieaugums griezes momentā plus 50 newtonu un zirgu mums ir pieaugums ir 240, tad gandrīz 60. Gandrīz 60 viņam ir zirgs spēki. Nu tad nepilni 300 zirgu. 2 litri motoriņam. Cik viņam nobraukums ir? Varat arī redzēt šeit līknēs, ne? Protams, mēs viņam uztaisījām arī data logus. Paskatījāmies turbīnas spiedienus, detonācija, temperatūra, visus logus un pārliecinājāmies, ka tam motoram nav pārāk daudz, pārāk stipri vai pārkarsēšanas, ka nebūtu cilindru pārāk liels degvielas maisījums, lai cilindri virzuļi neizkustu tai mašinai. Viss ir kārtībā. Mēs kopā ar meistari braucam un skatāmies parametrus pirms čipošanas un pēc čipošanas. Un šitos data logus nosūtīsim klientam, lai viņš arī vakaros varētu redzēt visus tos parametrus. Tādā tai mašinai nobraukums mums ir. Tā, ko mums rāda uz jaudas stenda, mums tā mašina rāda, šeit visa, ko daudz ir. Kur nobraukums, kur nospiest. Rādzīt 640 km atlikums, 52,000 km tai mašinai. Tā kā svaiga mašina un patīkami ir čipot, nekādu problēmu nav, bet šita ir ok. Jauna smuka mašina, 3 ekrānai, ko vairs vajag, prieks čipot, individuāli taisīt čipus. Ja tava mašina arī vajag individuālu, precīzu čipu ne tikai benzina mašinai, bet arī dīzelim, nav svarīgi līdz 13. gada, pēc 13. gada. Ja atbrauksit pie mums čipot, mēs uzliksim uz jauda stenda, paņemsim, uztaisīsim diagnostika, data logus, pārbaudīsim visus parametrus, nolasīsim failu, OBD, bench vai boot, redzēsim, kā tas būs nepieciešams, visu sakartosim, analizēsim un atdosim jums precīzi noregulētu mašinu. Par to šaubu nav. Mēs individuāli taisam failus šeit pašu uz vietas, neperkam vai neizmantojam kaut kādu citu mašinu failu. Tas ir kaut kāds mits, murgs to izdarīt, tu vari ierakstīt no citas mašinas failu un var viss izbeigties. Tā kā jums jauku dienu atlikušu un priecīgu svētkušu. Čau!